Ko tu saki par šitiem te vienfāzi, nevien par invertoriem? Šī tādas, tu saki, vairāk neviens nepērk, ja? Nu, bet tev jau nav jēgas. Tiem, kam ir vēl tā iepriekšējā tā neto sistēma, kas ir, nu, tā kā tev, jā? Nu, tad man vēl plus mīnus. Ok, līdz tam 29. gadam. Pēc 29. gada ko? Tā kā savu ražot, tad cenas nav. Un? Bet arī es ātrumā pastāstīšu. Man tā ideja, man mājās tagad, pieņemsim, saule šobrīd arī ražo. Es mājās tu itās ieslēgšu kandišku. Man sanāk varbūt tāda situācija, ka šitas nodod tīklā, un es vienlaicīgi ņemu no tīkla, un es maksāju 4 centus par sadali. Ja man būtu hibrīds, viņš man dot uzreiz uz kondicionieru sadalīt pa fāzēm. Arī var mēģināt uzlikt smartmetru tev mājā, ja? Tad daļu no tava patēriņa noseks šī sistēma. Bet tas ir čakars, tur vieglāk ir uzlikt hibrīdu invertoru. Tāpatās tās baterijas agri vai vēl vajadzēs. Tieši tā. Un šito pārdot, kamēr vēl kādam var pārdot. Cik šitas attirgosies? Cik tas ir? 10 kW? Jā. Šitas arī būs pārdošanā.